Tīklā TTT leģendas dzimšana. Filma stāsta par pirmo sieviešu basketbola komandu, kas 50. iedvesmo visu Latviju. Aktieri, saņēmuši scenāriju, pēta savas lomas. Kā padomijā piepildīt savus sapņus, pielāgoties, bet nepadoties. Gadiem glabāti noslēpumi. Kā piemuļķot PSRS. Čau! Čau! Mums, ka mēs dzīvojam tik labos īstenībā apstākļos, ka grūti nojaust, ko cilvēki ir darījuši un kam gājuši cauri. Un noticēt, ka Dzidra varēja visu savu karjeru pakārtot kaut kam nereālam, neracionālam sapnim par savu brāļa satikšanu. Man ir grūti iztēloties to, ka man ir visu mūžu jācenšas jādara kaut kas pār saviem spēkiem, lai satiktu brālis. Un vēl man ir grūti iztēloties, ka politiskā situācija varētu ietekmēt manu personīgo dzīvi. Dzidra Ustupe Karamiševa, TTT komandas pirmā kapteine, pirmā čempione un 24 gadus arī trenere. Daudzkārtēja pasaules un Eiropas medaļniece. Liktenis viņai bija lēmis spožu karjeru, bet līdz galam laimīga viņa nevarēja būt. Jo PSRS noziedzīgā režīma dēļ ilgus gadus bija šķirta no brāļa, basketbolista Ērika Ustupa. Dzidras brālis tika iesaukts leģionā un pēc Otrā pasaules kara bija spiests palikt dzelzs priekškara otrā pusē. Mums, ka tev arī būtu ļoti forši satikt kādu, kas zina, kā ir neracionāli upurēties, riskēt ar savu personīgo dzīvi, ar savu karjeru. Tu zini kādu stāstu? Jā, tādu stāstu ir daudz, un man liekas, ka sāksim ar numuru 1, ja tu reiz brauc. Kā tas vispār ir gadījies? Jūsu mājā dzīvoja man šī brīža acīm liekas svešs cilvēks manā mājā. Kā tas vispār ir sācies? Es piedzimu, un viņš jau bija. Jā. Pirms iešanas skolā mamma bija stingri piekodinājusi, tev ir jāsaka, ka mēs ģimenē esam 4 cilvēki. Vecā mamma, tētis un tu. Par onkuli neviens nedrīkst zināt. Kārlis bija karagūsteknis. Viņš strādāja kopā ar citiem karagūstekņiem. Un tad vienā dienā viņiem tika pateikts, ka tagad vedīs viņus uz māju, jo karš bija beidzies. Un tad abās malās stāvēja krievu zaldāti ar automātiem. Un Kārlis savam kolēģim, karavīram, bija teicis, tu paskaties, veda tā mūs uz māju tagad sūta. Abās pusēs stāv rinda, lai tikai neviens neaizmuktu. Ja mūs ved uz māju, kurš tad muks, kad kaut kas nav kārtībā. Un Kārlis bija ticis laukā no vilciena. No braucoša? No braucoša vilciena. Un kādas 25-30 kilometrus ar kājām cauri mežam, šķērsojot upi, gandrīz noslīkstot, ieradās pie mana vectēva mājās. Un mans vectēvs bija tā kā darba uzraugs, kā brigadieris, un mācēja arī mazliet vācu valodu. Man vectēva mājas un vectēva ģimene kļuva arī par viņa ģimeni un par mājvietu. Drošo vietu. Jā. Tik daudz gadus, 35 gadus, jā. Pēc kara mamma mēģināja atrast ceļu kā Kārlis, lai tiek mājās, bet, visur bija krievu zaldāti, viss tika kontrolēts, cilvēks tomēr sodīja, tā kā bija ļoti jāpiesargās, bija ļoti jāuzmanās. Nemitīgi jāuzmanās bija arī Dzidrai, no čekas, no komandas biedrenēm un pašai no savām vēlmēm. Padomju okupācijas gados izbraukšana no PSRS tikpat kā nebija iespējama. Dzidrai radās plāns jākļūst par izcilu sportisti, un tad iespējams kādā ārzemju turnejā viņai būs iespēja satikt savu brāli. Bet sportists, kuriem bija radi ārzemēs, čeka uzmanīja jo īpaši. Sapņot par satikšanos kaut kur pie Big Bena vai Ēfeļa torņa, tā bija liela uzdrošināšanās. Par brāļa eksistenci nezināja pat tuvākās komandas biedrenes. Dzidra nemanāmi prot norīt nevienu rūgtu kamolu par nepelnītu pārdarījumu, un daža laba asara paliek noslēpta ļaužu acīm. Dzidras brālis, kas dzīvo Lielbritānijā, ir viens no groza bumbas pamatlicējiem Britu salās. Tā, šeit ir Kāļa istaba.
Te viņš dzīvoja? Te ir viss tā, kā Kārlis bija sev iekārtojis un kā Kārlis dzīvoja. Tajā laikā, kad bija ciemiņi vai kāds arī cilvēks atnāca, Kārlis slēpās šajā istabā. Tur aiz durvīm bija tualete, jo lejā jau viņš tad netika. Durvis viņš aizslēdza. Biezie aizskari vienmēr tika aizvilkti, jo, ja gadījumā kāds tur ir, lai nevar atšifrēt, jā. Pentalgīns, jā, sāpju tablete, jo Kārlis jau arī pie ārsta netika. Viņš tos 3-5 gadus, ja ir jāslēpjās, tad viņš arī nevar pie ārsta aiziet. Jā, tas nozīmē, ka 35 gadi ir bez ārsta. Mamma gāja pie ārsta, stāstīja ārstam tos simptomus, kas ir Kārlim, un tādā veidā tika pie zālēm. Mums nereizi nebija pie zobārsta. Pieņemsim pie zobārsta. Es nezinu, es nevaru iztēloties, ja sāp zobs, ko darīt tādā situācijā. Ja sāp zobs, tādā situācijā gaida, ka viņš izkrīt. Vai arī pats mēģina izraut. Labi. Šeit bija arī fotogrāfijas no viņa ģimenes, no savas mīļotās Līgavas, kura tā arī, tā tas sapnis arī palika nepiepildīts. Tas arī bija ļoti, ļoti sāpīgi. Līgava tur, viņš šeit, jā, un tālāk nekas nenotiek, jā. Un Līgava nemaz nezina, ka viņš ir dzīvs. Nomirst Staļins. Elpot kļūst vieglāk, Kārlis sāk doties mežā, tuvākās un tālākās pastaigās, un tā satiek skolotāju Valliju. Tagad jau 2 latviešu dzimtas glabā bīstamo noslēpumu. Tad viņš iepazinās ar Valliju. Jā, viņa laikam Vallija tā piesaistīja tās vācu valodas prasmes dēļ, jo viņam palīdzēja noteikti kā tūks sākumā. Sazināties vienkārši, jā. To mēs tā jutām skolā, ka viņai ir vēl kaut kāda sava dzīve. Man likās, ka viņa pārāk daudz, pārtikas produktus ir sapirkusi, nekā to vienam cilvēkam vajadzīgs. Kārlis mēģina uzmanīgi sazināties ar saviem radiniekiem Vācijā. Vēstules raksta caur skolotājas Vallijas māsu, kas dzīvo trimdā Amerikā. Un viņš vairākas vēstules sūtīja, atbildes nekādas nebija. Bet tad vienu dienu viņam palaimējās un no Vācijas pienāca vēstule. Tā bija slaimīgākā diena. Visu to laikā no māsas pienāca vēstule protams, kad Kārlis savai māsai rakstīja, ka būtu labāk, ka viņš būtu Karlīne, nevis Kārlis, jo vienkārši tie bija drošības apsvērumi. Un tad vienā brīdī izdomāja, ka Kārlis tomēr grib satikties ar savu māsu, bet par cik tas nebija iespējams, tad tika iesaistīta Amerikā dzīvojošā māsa šeit pasākumā. Tas nozīmē, ka tantes māsa tiekās ar Kārļa māsu, un tad Kārlis pievienojās Rīgā, protams. Ja? Un tad vienā vēstulē tantes māsa uzraksta tādu nelaimīgu teikumu, un ja mums neizdodas. Un grūti saprast, kā tas ir, ka tā, kur vara spēja ne tik vien izšķirt, bet pat neļauj runāt par savu ģimenes locekli. To ir grūti iztēloties. Ar neatlaidību un cīņas sparu Dzidrai kā vienīgajai latvietei izdodas iekļūt PSRS izlasē. Viss rit pēc plāna. 1950. gadā jābrauc uz turnīru Berlīnē, bet seko izsaukums uz čeku, un Dzidrai skaidri pasaka: tu esi politiski neusticama. Brāļa leģionāra dēļ viņai šis brauciens ir liekts. Sēdēju vilcienā un raudāju. Bet pietiek par tām šausmām šodien, saka Dzidra. Tikai 33 gadus pēc kara Čeka beidzot tikusi vācu karavīram uz pēdām. Tas bija vakarpusē.
Un ieradās šī te policija. Viņi visi meklēja kaut kur ārā, iekšā. Nu, viņi skraidīja kā prātā jukuši visas. Kā es citādi varu pateikt, iekšā, ārā, tas viss notika tik agresīvi, tik skaļi. Nu, tas vienkārši bija šausmīgi, jā. Un cik man toreiz bija, cik gadi? 12 gadi. Paraudāt pat īsti nevarēja, vienkārši drebēja visa. Un tad viens pieskrēja pie manis un pistoli viņam pie rokā, tad viņš novicināja man gar seju pistoli. Pasaki, kur viņš ir, citādi dabūsi pa piksēm. Čeka pratina Ivetas vecākus, skolotāju Valliju, bet nekādas lielākas represijas neseko. Laikam jau negrib starptautisku skandālu. Nu, vēlāk tad jau tur tā šo un to uzzinājām. To viņa man pati netika teikusi, bet viņa teica, ka iekšlietu daļa viņai pārmeta ne to, ka viņa ir tautas ienaidnieku, centusies slēpt un palīdzēt, bet to, ka viņa izglītots cilvēks nav mudinājis viņu legalizēties un uzsākt tātad legālu cilvēka dzīvi. Nu, jā, to jau var pārmest, bet jūs jau zināt, kā tur bija ar to iekšlietu daļu tie solījumi jau tā. Pēc 2 gadu dokumentu kārtošanas 1980. gadā Kārlim beidzot atļauj izceļot uz Vāciju, uz dzimteni. Man pārņēma milzīga tā netaisnīguma sajūta. Man ar šodienas prātu, kā bērnam, kas dzimis brīvā Latvijā, liekas neticami, ka sistēmas tiešām vienkārši spēja izšķirt. Pat tik ilgi pēc kara spēja izšķirt ģimeni. Man katrā ziņā tapa skaidrs tās ilgas, kādas piedzīvo Dzidra, kad viņa ilgojas pēc savu brāļa. Ka viņai ir tas nebeidzamais mērķis viņu satikt, vienalga, cik grūti tas būtu.